Pirmais pusfināls Elvija Florbola līgā sievietēm starp Rūbeni un Rīgas Lavām ir noslēdzies 4 spēļu sērijā. Rūbeni izcīna uzvaru un pēdējā mačā uzvaru pieveic Rīgas Lavas ar 8-2. Sarunu esam aicinājuši Rūbenes aizsardzi Lindu Līci. Apsveicu tevi ar uzvaru un iekļūšanu finālā. Kā tu vērtēsi šo aizvadīto pusfināla sēriju? Es kā vērtēju lieliski, mēs esam finālā. Mēs arī gribējām ar 4-0 vinnēt sēriju, kas mums arī izdevās. Protams, kaut kā tās piekdienas spēles mums varbūt nesanāca tik labas uzreiz, bet uz to sestdienu man ļoti arī patika spēle, ko mēs rādījām. Tā, es tiešām esmu priecīga. Tavs komentārs par šīs dienas maču? Šīs dienas maču, es nezinu. Tā man grūti teikt. Kā mēs noskaņojamies uz katru spēli kaut kā. Man liekas, ka bišķīt atkarīgs no pretiniecēm. Es nezinu, vai viņas ir nogurušas sestdien rītos vai kā, bet vienmēr mums tās sestdienas spēles ir bijušas bišķīt vieglākas. Un vakar mēs nospēlējām slikti, tīri spēles kvalitātes ziņā. Mēs šodien sarunājām, ka mēs gribam iesodot finālā ar skaistu uzvaru. Tas mums arī izdevās. Jāatzīmē tas, ka šajās divās spēlēs mums nevarēja palīdzēt viena no komandas līderiem Liena Adamene, vai tas arī iespaidoja komandas spēli? Protams, arī īstenībā, kamēr atradām tās maiņas, jo vakardien tieši pirmajai maiņai bija grūti atrast trešo spēlētāju. Un šodien, kad bija Lienas māsa Madara, veiksmīgi viņa aizstāja, uzreiz tā saspēle atkal veidojās. Tas ietekmē. Protams, Liena ir bijusi viena no rezultatīvākām regulārā čempionātā, bet viņi ir tribīnēs, viņi mums atbalsta. Tā kā viss kārtībā. Esat jau nodrošinājušas vietu finālā, pretinieces pagaidām nav zināmas. Ķekavas un NND pusfinālā pagaidām rezultāts sērijā 2-0. Ķekavas labā. Pirmām kārtām, pret ko jūs gribētu spēlēt finālā? Es nezinu, tas ir sportā, man liekas, tu nedrīkst vispār pret ko gribētu. Un tā, mēs esam gatavi spēlēt pret jebkuru pretinieku. Mēs esam pārliecināti par savu spēli, jādomā par savu spēli. Un tad vienalga. Abas divas komandas īstenībā ir labas. Un viena spēle ir viena spēle, tur nav nozīmes. Tur vienkārši viena spēle jāsavācās viss. Pats fināls notiks Arēnā Rīga. Tavuprāt, kas būtu tas, kas šajās 2 vai 3 nedēļās būtu jāuzlabo komandas sniegumā, lai varētu arī šajā sezonā pacelt čempionu kausu? Pa lielam, tādos lielos vilcienos, fizisko jau tu vairs neuzlabos un tā tālāk. Tas var piestrādāt pie niansēm. Es domāju, var piestrādāt pie soda izspēlēm, var piestrādāt varbūt pie vairāk. Un lieliski nospēlēm arī 6-5 pacietīgi un tā. Pie niansēm. Visu jānoskaņojās. Jo spēlēt arēnā izcili. Paldies par interviju. Paldies, kas